šodien vēsturiska datuma 13. janvārī mēs esam aicinājuši jūs šeit, lai vēlreiz apliecinātu sev un visai pasaulē, kas mēs esam, par ko mēs esam, kur mēs vēlamies iet. Situācijas destabilizācija, pārtrauktas mācības visa tipa Rīgas pilsētas mācību iestādēs, arī bērndārzos un augstskolās līdz nākošo norādījumu saņemšanai. Latvijas Tautas fronte lūdz iedzīvotājus izlikt logos ieslēgtus radioaparātus, lai krieviski runājošie un karavīri dzirdētu, ko raida Latvijas radio. Uzmanību, runā Рīга. Слушайте ziņu pārraidi. Внимание, говорит Рига. В эфире выпуск последних известий. Es bin Radioleitland von Riga, Nachrichten. You are listening to the Radio Riga, Latvia, the news. Pie Rīgas robežas uz Plaskavas šosejas kustībai, traucējot visai ievērojama militārās tehnikas kolonna. Vēl viens, šoreiz sarkanās impērijas sarīkots asiņainais janvāris Rīgā. Kad Rīgā pēdējo reizi bija barikādes? Bermonta laikā 19. gadā. Bet kad cilvēces vēsturē tās ir aizsargājusi neapbruņota tauta? Pavaicājiet Marksam vai Ļeņinam. Nu ko, vienīgajai zinātniskajai mācībai tanki un automāti ir vienīgie dzelžainie argumenti pret tādiem tumsonīgiem jēdzieniem kā tēvu zeme un brīvība. Mēs aizstāvēsim, mēs panāksim, ka padome Latvija dzīvos, padome Latvija tumšu. Fire rattled out and tracers flashed across the center of the city. Commandos left the building about 6 hours after the assault began. Iekšlietu ministrijas dežūrdaļa un tās 5. stāvs tika ieņemts. Kas ir tie, kuri spēlējas ar cilvēku dzīvībām, kam tās nav nekā vērtas? Bet omanieši tomēr karoja. Sāk ar mašīnu apšaudu uz Vecmilgrāvi tilta, bet pēc dažām dienām tieši tādu lodu, kādas atrada mašīnās, bija liktenīga Gvido zvaigzne. Un mēs tikai bezspēcīgi noskatījāmies šo slepkavu evolūciju. Latvijas Republikas augstākās padomes aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētāja Tālava Junģe komentārs. Janvāra notikumi Latvijā pilnībā parāda, ka šeit notiek cīņa par varu. Par varu, kuru zaudēja komunistiskā partija aizvadītajos gados. Un 13. janvāra kompartijas plēnums skaidri jau to pierāda, jo tieši šis plēnums bija tas, kurš pilnvaroja vai uzdeva tā saucamai glābšanas komitejai gāzt Latvijas Republikas augstāko padomi, gāzt valdību un pārņemt varu savās rokās. Nodevība, liekulība, gļēvalība un meli. Kāda kripatiņa no tā ir katrā no mums. Bet sāpīgi redzēt cilvēku drebam bailēs par sevi, ja turpat līdzās
cits pirmajā vietā licis nevis savu es, bet to, kas jādara. Tādēļ godinot kritušos sakām paldies 8 baušķeniekiem, Jānim Jasēvičam, Agrim Kociņam, Renāram Zaļajam, Didzim Trautmanim, Aļģim Simanāvičam, Gundaram Bergam, Mārim Kļeviņam un Valērijam Markūnam.